Stop. Vēl pirms liksim gaļu iekšā, izrolēsim cepuri, lai nav divreiz jātīra galds. Voilà. Mīkla mums gatava. Liekam gaļu iekšā un nespiežat viņu stingri, lai viņš ir samērā vaļīgs. Kad pudiņa pildījums ir salikts bļodā, maisījumam pielej dārzeņu buljonu. Buljonu vietā droši var izmantot arī parastu ūdeni, tomēr labs buljons steika un nieru pudeņu padarīs vēl gardāku. Nobeigumā ar otiņu samitrina mīklas augšējo daļu, pārklāja ar cepuri un rūpīgi ieloka malas, kārtīgi savienojot abas mīklas daļas. Un tad riktīgi iekņebam to mīkli iekšā. Es gribēju teikt, ka tradicionāli kņiebieni jābūt 20. Nav. Taisiet, cik jūs gribat. Pergamenti pa virsu, viņa aplī, un mēs tīsim tagad šo te folijā. Tātad smuktākā bebis viņš ir ietīts, un tagad paņemam striķi. Senos laikos viņa arī cina marlī iekšā. Tas ir tikai, lai mēs viņu viegli var ielikt katlā iekšā un izņemt viņu ārā. Mēs esam gandrīz cauri. Kas ir vajadzīgs tāda dziļu katlu? Kāda resti, te var kāds gredzenis likt, man šāds te. Sietiņš ir, liekam to pīrāgu katlā, un, lai ātrāk man tas veicās, mēs pieliksim te klāt vārošu ūdeni, atkal vāku stipru pāri, un mēs vaikosim viņu 4 stundas. Sākumā uz lielu uguni, tad mazāk zeme, lai viņš tā burbuļojās. Tikai varbūt pusceļā pārbaudat, vai nav viņš pa daudz vārījies, ka viņš nepaliek savs. Ja viņš paliek pa savs, jūs varēsiet tūlīt savostīt, bet te nekas neies piededzis. Tikai tas katla dibens. Un es varu redzēt, ka ne minūte pagājusi, kad viņš jau sāk vārīties. Nopīksta un lejam ūdeni vāroši iekšā katlā, bet nelaižat, lai tas ūdens aizskar dibenu no tās pudiņa, viņš ir jābūt zem, jo mēs gribam tvaikot viņu, ne vārīt. Voilà. Folija pāri, bet ja jums ir labs vāks, tad vāka pietiek, bet man pavārs daudz, man tos vāks pa daudz, man nav neviena vāka vairāk palikusi. Šo liekam uz uguns. Sākumā strauji uguni, un tad griežam viņu ļoti zem. Tagad 3-4 stundas. Es iesaku 4. Es gribu, lai tā gaļa, viņi ļoti stingra, es gribu, lai viņi krīt gabaliņos, bet viņi ir vēl veseli gabalos. Un redz, te ir kaut kas, kas nav maisīts, viņš būs tīrs un dabīgs. Četras stundas pagājušas. Viņš saka, jā, viņš māna mūs, viņš jau iepriekš ir uztaisījis. Bet tā arī ir. Bet pilnīgi uz matu tāds pats. Mēs te redzam, ka tā mērce, tā sula ir iztecējis, iesūcējis tajā mīklā iekšā. Un tāpēc arī šī ir garšīga mīkla. Viņam jānāk ārā vienā gabalā. Tad liekam šķīvi te pa virsu. Neiet prom tagad. Un tagad 1, 2, 3, hoplā!
Ceļam viņu ārā. Un dāmas un kungi, es jums pasniedzu steak un kidney pudinu. Tagad tikai jāredz, kas tur slēpjas iekšā. Reiz kāds kungs, kam lūgts pastāstīt par klasisko angļu steika un nieru pudiņu, atbildējis, ka tas ir kā vārīta torte, tikai pildīta ar gaļu. Par spīti nevisai apetītelīgajam raksturojumam viņš nav tālu no patiesības. Šo pudiņu vāra, nevis cep. Tas ir pildīts ar nieriem un jaunlopa gaļu, un visbeidzot tas ir sātīgs un fantastiski garšīgs. Es dzirdu Big Ben. Katrs kārtīgs anglis zina, kā pudiņam ir jāgaršo. Es uzprasīšu mūsu vēstniekam, Mr. Soper, I need your verdict. Opinion. Okay, right. Well, I do love. Man ļoti garšo steika un nieru pudiņš, jo tādu gatavoja mana māte, kad es vēl biju mazs. Tāpēc tev, mātiņ, būs grūti pārspēt uzstādītos kvalitātes standartus. Tā ir, tomēr mammas pārspēt nav iespējams. Nu tad aiziet, pamēģināsim. Tas ir ļoti labs. Jā, šis steika un nieru pudiņš ir vienkārši izcils. Klasisks brītveidiens. Gluži tāds pats, kādu gatavoja mana mamma. Šī nākamā recepte ir bišķīt smieklīga. Kāpēc smieklīga? Tas stāsts aiz viņa tāds interesants ir. Welsh rabbit. Wales ir tā valsts, rabbit, spēļas vārda rabbit, zaķis. Šī recepte nāk no 1750. gada kaut kur tur. Un Anglijā, ja tev nebija daudz naudas, nebija pārtikas, tu gāji ārā šauj zaķus. Tas bija tavu lētā cilvēka barība. Velsiešiem it kā nebija zaķi, viņi lika sieru. Un tad Angļi viņus apsmēja un saka Welsh rabbit. Un tā radās šī recepte. Bet šī recepte viņa ļoti, ļoti slavena, pat Escoffier ir ierakstījis viņu grāmatā. Tradicionāli šo recepti gatavo ar šo te fantastisko sieru ar cheddar. Bet es gribu uzlikt to uzsvaru uz Stiltona sieru. Un šis ir tas Stiltona siers. Ļoti, ļoti labi atpazīsti Anglijā un arī visur pasaulē. Bet jūs zināt, ka ir tikai daži siena pienotavas, kam ir atļauts viņus taisīt. Viņi ir aizsargāti, ka nekurš kāds Pēters nevar viņu ražot. Tas nozīmē, Latvijā jūs nekad neredzēsiet Stiltona sieru. Es nezinu arī, kāpēc Latvijā viņa ražo cheddar sieru, kad nekas sakars nav viņa ar cheddar. Cheddar ir apgabals Anglijā. Tad pie tā Welsh rabbit. Šis siers, viņš ir fantastisks, aromātisks ir. Viņš ir labi izturējies. Un te šai receptei man apmēram 225 gramu vajadzīgs. Un to nobriedušo to mizu mēs viņu griežam nost. Un tad sagriežam viņu mazākos gabalos. Liekam te bļodā. Voilà. Un vislabāk ir apsies, cik viņš ir krējumīgs ir. Apsies, cik viņš ir mīgs. Tā kā sviests. Pilnīgi tā, kā viņam jābūt ir. Izcils. Tātad, kāpēc es lieto Stiltona sieru un ne šo cheddar? Šis ir manu vēstnieku mīļākais siers. Dabīgi. Es gatavošu kaut ko savādāk, speciāli viņam. Tagad to šalotu mēs sagriežam samērā smalki. Šalotes sīpolu liek katlā, pārlej ar portvīnu un vāra līdz vīns iztvaiko, padarot mērci biezu un sīrupainu. Kad portvīna mērce nedaudz atzisusi, to pievieno sadrupinātajam Stiltona sieram, pieber pusēdamkaroti miltu un svaigi maltus piparus. Visu papildina ar teikaroti sinepju, Worcester mērci un kārtīgi izmīca. Kad visas sastāvdaļas ir viendabīgi izmaisītas, siera masā iejauc vienu vistes olu un liek uz grauzdētām maizītēm zem grila. Kamēr tas cepās, uzliekam pannu.
Pišķīt oliveļu. Un tuču sviestu, jo sviests iedod tādu patīkamu riekstainu garšu. Mēs cepsim dažas paipaloles. Voilà. Noņemam nost, lai nav pa karstu. Un ieplēšam, iegriežam paipalolu. Un tādā veidā mēs viņus cepam. Un tad uz zemes uguns liekam atpakaļ, lai tikai tas baltums sareksējās. Skatām mūsu rabbit, un viņš sāk te čurkstēt un burbulēt. Tūlīt būs, sakritīs viss kopā. Un voilà, man ir smuki, skaisti aprunojies. Olas man ir paralēli gatavas. Un liekam par katru par olu. Un kā mēs viņus pasniedzam, šeit ir tā kā paliels pirkstēdiens, bet šis te bija gresns krogu ēdiens. Uzkaisam vēl pētersili. Un es jums uzdod tādu jautājumu. Es nevaru iedomāties, kas varētu būt garšīgāks par šo. Well, Andrew, I know you're not a sir yet. Nu tad tā, Andrew, es gribētu dzirdēt tavas domas par manu Stiltona Welsh Rarebit. Welsh Rarebit. Tā tiešām ir pikanta Stiltona un portvīna garša. Es sajūtu arī sinepes. Jā, tur ir sinepes, un, protams, Worcestershire mērce. Varu derēt, ka tava mamma neko tādu negatavoja. Nē, negatavoja gan. 1 punkts manā labā. Paldies, Mārtiņ, viss garšo tiešām fantastiski, un es esmu pārliecināts, ka visiem patiks tevis gatavotais angļu cienests. Paldies, ja tev kādreiz nepieciešams savs cilvēks Indijā, esmu jūsu rīcībā. Šādus var pat pasniedz Ritz hotelī uz Piccadilly, Londonā. Viņi ir eleganti, viņi ir garšīgi. Un te es ceru, ka tas mums parādīja 2 patīkamas, tradicionālas receptes, kas nāk no mūsu Anglijas. Es saku mūsu, trešdaļa ir mana. Priekā. Cheers! Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar un apdrošināšanas sabiedrība Balva. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker.